spēkiem šogad, katru gadu notiek Baltijas valstu mācības. Mācības saucās Baltic Bikini, un šogad mācības notiek Latvijā. Tad mācību pamatmērķis ir izdzīvošana atklātā ūdenstilpnē, jeb jūrā. Un vairāki mērķi ir, protams, izkļūšana no nogrimuša gaisa kuģa, pārbaudīt ekipējumu un, protams, sadarbībā ar mūsu Baltijas valstīm, ar lietuviešiem un igauniem. Šodien ir tāda kā sagatavošanas daļa, jo pamatmērķis ir jūrā, kā es jau teicu, un baseins ļauj mums atstrādāt tās pamatlietas, jeb padziļinātas jau sarežģītības pakāpes lietas. Kā jūs jau redzat fonā, ir kabīnes imitācija, un kabīnes iespēja ir arī apgriezties, un tas ļoti sarežģīja apkalpes kā izkļūšanu no gaisa kuģa. Jūrā notiks bišķīt varbūt vieglāk, bet sarežģītība būs ar to, ka būs augsts ūdens, būs viļņi, un galvenais mērķis ir izdzīvot, jeb mēģināt izdzīvot 1 stundu pavadīt jūrā. Mēs cenšamies reizi 3 gados iziet šādu tipa treniņus, un kā arī katru gadu mēs arī piedalāmies uz rotācijas principu. Šogad Latvijā, nākamgad būs Igaunijā, aiznākamgad būs Lietuvā, un tā katru gadu.